Sveicināti! Mīļie draugi, mēs vēlamies šo mazo, bet, manuprāt, jauko dziesmiņu dāvināt jums šajos svētkos. Priecīgus svētkus! Apņem mani gaismu spārniem, mīlestības kalnānes, cauri šķēršļiem nezināmiem, tavas acis mani redz. Tu jau zini manu ceļu, kur vienēju esi tu. Varbūt jau ko neiespēju, mani savās rokās nes. Mīlestībās kalnā uzkāpt, augstu vēlos es, kur no vasaras līdz saulai mīlestības gūni kūpt. Tu jau zini manu ceļu, kur vienēju esi tu. Varbūt jau ko neiespēšu, mani savās rokās nes. Apņem cieši, cieši mani, klūpot nekrītu, lai es vedu skaismās pavasarī, kur tu sauli līdzi nes. Tu jau zini manu ceļu, kur vien iešu esi tu. Varbūt jau ko neiespēšu, mani savās rokās nes. Mīlestībās kalnā uzvēr, tajā, kurā esi pats. Lai tad mūžīgajā rītā vērsts uz tevi ir mans skats. Tu jau zini manu ceļu, kur vienēju esi tu. Varbūt jau ko neiespēšu, mani savās rokās nes. Mani savās rokās nes. Mani savās rokās nes. Priecīgus svētkus! Laimīgi! Sveicieni Vidienas apgabala draudzēm un tās locekļiem. Ziemassvētku atgādina, ka Dieva dziļākā vēlēšanās ir ar katru veidot, kā arī dzīvot attiecībās. Viņš ilgojas, lai mēs apzinātu, cik viņš mums tuvu, lai mēs ikdienas un ik brīdi vēlētos ar viņu iet kopsolī. Adventa laika pazīstams teksts pauž Jēzus vēlēšanos būt ar mums. Viņš saka, redzi, es stāvu pie durvīm un klauvēju. Ja kāds sadzirdēs manu balsi un durvis atvērs, es ieiešu pie viņa un turēšu mīlestību ar viņu, un viņš ar mani. Padomā, tāda tuvība ar Dievu. Pie tavām durvīm viņš ir. Ziemassvētku vēsts kodols Dievs nāk pie mums. Viņš ir nācējs. Mēs dziedam svētkos, nāk viņš katrā mājā savā godībā.
Viņš nāk mūs visus saulē celt. Vai šī nakts mirks gaismā brīnišķā? Šai naktī dziļā klusumā nāk katrā svētā pestītājs, kā mūsu palīgs, svētītājs. Bērns, kurš piedzim Betlēmē, atklāja Imanuela nozīmi. Dievs ar mums. Dievs nepaliek tāls vai neskārts no mūsu cilvēcīgajiem piedzīvojumiem. Gluži pretēji. Viņš ienāk mūsu pasaulē pazemīgi, maigi, mīloši. Jēzu Dievs pietuvojas mūsu priekiem un bēdām, mūsu cerībām un bailēm, mūs iedrošinādams, ka nekad neesam un nebūsim vieni. Dzīvot attiecībās ar Dievu nozīmē dzīvot atvērtām sirdīm, pieļaujot iespēju, ka Viņš ienācis arī tavās mājās. Viņš ir kopā ar tevi. Kopā, lai tevi atbalstītu un tevi svētītu. No citas dziesmas, I wonder as I wander, es minu, taku minot, ka tumsā viss tīts, ka Jēzus mans glābējs nāk visur man līdz. Vai nabaks es esmu, vai svešumā dzīts, alaž zinu, it visur nāk Jēzus man līdz. Jēzus stāv pie tavām durvīm un klauvē, lai būtu ar tevi. Ziemassvētki, Imanuels, Dievs ar mums, Dievs ar tevi. Es zinu, ka Jēzus mans glābējs iet visur tev līdz. Lai viņa miers pilda tavu sirdi, lai viņa miers mājo tavā sirdī, lai viņa miers tevi iedrošina. Gaišus, Dieva svētītus svētkus. Kopā ar tevi, kungs, kopā vienam ar otru, kopā draudzēs, ģimenēs, saimēs, mums labi būs šai Ziemassvētkos. Ciānas draudzes vārdā mēs sirsnīgi sveicam jūs 2025. gada Ziemassvētku laikā un novēlam jums sirds siltumu, mīlestību, kopību vienam ar otru un lai mums visiem ir miers, gan šai vakarā, gan turpmāk. Priecīgus Ziemassvētkus! Betlēmē sīlīte pestītājs tūs, uz salmiem un siedā kā bērniņš tik klus. No stāriem tām zvaigznītes vaļņāku piļ, un mirdzot un spulgojot vārdu ļaumī. Lūk, atverās debesīs, eņģeļiem prieks, tie lido uz zemi tik baltī kā sniegs. Mirdz zeltā tiem kokles un dziesmu tie dzied, kas pasaulei pārī kā prieka vēsts dzied. Nākānī pie sīlītes ceļos tie krīt, un brīnums ir rāvi, kas kūtiņām īt. Un dievišķais bērns visiem uzsmaida klus, jo nācis viņš šurpu, lai mīlētu mūs.
nāc un svētī mūs visus un vadī mūs pats. Pie sevis uz debesīm aizvedrēs mūs, kur kopā ar tevi mums labi kungs būs. Sveicināt un priecīgus Kristus dzimšanas svētkus! Kāds varētu būt visbiežāk lietotais Bībeles pants, kur esam lasījuši Ziemassvētku apsveikumos? Atbildes varētu būt dažādas, bet man liekas, ka visbiežāk es esmu dzirdējis, jo jums šodien pestītājs dzimis. Citreiz šis citāts ir mazliet garāks nekā šie 5 vārdi, bet vai šāds teksts uzrunā? Vēl vairāk tāpēc, ka latviešu valodā vārds pestītājs ir arhaisks un vienīgi reliģiskā valodā lietots, un cik no Ziemassvētku svinētājiem apkārtējā pasaulē atsauksies ar atbilstošu izpratni, ja teiksim, ka ir pestītājs dzimis. Ziemassvētki ir laiks, kad mēs domājam par dažādām lietām, kas ir vajadzīgas, no ikdienišķām līdz lielākām, kas ietekmē visu dzīvi, un tālāk sabiedrību, valstis, visu pasauli. Un tomēr no sirds novēlēšu, lai mēs atgriežamies pie šīs Ziemassvētkos teiktās pamata domas, ka pāri visam citam mums ir vajadzīgs pestītājs, jo pāri par citām vajadzīgām lietām mums ir eksistenciālās, garīgās vajadzības, par kurām gan neizvērsīšu un neatkārtošu, jo katrs ticīgais to ir mācījies. Un te lūk, šie ir tie tik bieži lietotie vārdi, jo jums šodien pestītājs dzimis. Un pirms tam es jums pasludinu lielu prieku. Un iespējams, ka šī lielā prieka dēļ arī parastākais Ziemassvētku novēlējums skan tieši priecīgus Ziemassvētkus. Lasījums no Lūkas evaņģēlija 2. nodaļas no 8. līdz 10. pantam. Un gani bija ap to pašu vietu laukā, tie nomodā būdami sargāja naktī savus lopus. Un tā kunga eņģelis pie tiem piestājās, un tā kunga spožums tos atspīdēja. Un tie bijās ļoti. Bet eņģelis uz tiem sacīja: nebīstieties. Ko es sev gribu dāvināt šajos Ziemassvētkos? Atbilde pavisam vienkārši. Patiešām sadzirdēt, patiešām noticēt tiem vārdiem, ko gani dzirdēja. Pirmais vārds, ko kunga eņģelis saka ganiem, ir nebīstieties. Nebīsties. Ja liekas, ka Dievs šobrīd no tevis prasa pārāk daudz. Nebīsties, ja Dievs tavuprāt ņem no tevis šobrīd pārāk daudz. Nebīsties, ja tev liekas, ka šobrīd tevi pārbauda pārāk daudz. Nebīsties, ja ej cauri tumšiem laikiem un laukiem. Nebīsties, ja slimības sit, kad nedienas grūtības piemeklē. Nebīsties, ja tev liekas, ka šobrīd tu dzer rūgtus dzīves malkus. Nebīsties, kad jūties šajā pasaulē no visām negācijām, visa ļaunuma iztrūcies. Šis vārds nebīsties Bībelē teikts 365 reizes. Vai nav interesanti? Katrai gada dienai
mums cilvēkiem derētu atcerēties, derētu paņemt vienu eņģeļa teikto nebīsties. No vieniem Ziemassvētkiem līdz nākamajiem mēs katru dienu varētu tiešām dzirdēt šo nebīsties. Dievs nemirkli nav tevi atstājis. Dieva mīlestība no tevis nemirkli nav novērsusies, ne tevi pametusi. Tieši otrādi. Ja Dievs piedzimst tavā sirdī, tavā Bētlemē, tad tevī ar to dzimst drošības sajūta, jeb uzticēšanās. Uzticēšanās mīlošā Dieva rokām, kas tevi tur no vieniem Ziemassvētkiem līdz nākamajiem. To novēlu tev, un to es novēlu arī pati sev, lai šis Dieva iedrošinājums nebīsties ir mūsu katra ikdienas maize. Priecīgus svētkus! Katru gadu no jauna Kristus bērniņš nāk, jo zina viņš, kā mūs katru stiprināt. Ceļā, kas nostaigāts, Dievs mums blakus devies, jaunos priekos, negaidītās bēdās, viņš nav mūs atstājis. Arī šogad viņš ir klāt un zina, pēc kā mēs lūdzam, un kā mūs stiprināt, un kā mūs mierināt. Zina, kā mēs lūdzam, kā reiz bērnībā, piedzīvot no jauna Ziemassvētku svēto brīnumu. Viņš to lai piešķir, un visu, kas nestu jums vislielāko svētību. Vai tas būtu atjaunots spēks, dziedināšana vai otra mīlestības apliecinājums. Kopā sanāksim un piepildīsim dievnamus, tuvumā un tālumā, cits par citu lūgsim, un pēc miera un drošības visiem, gan Latvijā, Ukrainā, gan arī tur, kur mēs dzīvojam, pasaulē, kurā arvien ir nemiers. Mēs ceļosim kopā arī jaunajā gadā, un mēs lūgsim. Kaut Dievs arī mūs iedvesmotu atsaukties dzejnieces vārdiem. Ieklausies! Spoži, svece liesmo, vakars klus un rāms. Šonakt visus vieno mazais Kristus bērns. Lai mūs patiesi vieno Kristus bērniņš, jo katru gadu no jauna nāk viņš katrā sētā un mūs svētīt sāk. Viņš lai svētī jūs un dodas līdz jums jaunajā gadā un dāvina visas viņa visdārgākās veltes jums. Viņa miers lai ir ar mums visiem.